Labrīt! Izskatos es kā izskatos, bet tas šobrīd nav svarīgi, jo mēs tūlīt kāpsim mašīnā. Drusciņ pa nakti arī uzsnigs sniedziņš, bet laidīsim uz treniņu. Nu, cik treniņu, cik vairāk tā kā testu tādu, jo 3 mēneši pilni, 3 mēneši nav braukti. Man bija ceļa trauma, kā arī mocis tagad tika tā kā kapitālajā remontā viss pārskrubēts, tā kā tests gan man ar kāju, gan mocim, gan arī vienkārši vecā gada diena. Tā kā superīgi jānoslēdz gads un es domāju būs labi. Jā, nu mēs braucam ar vieglo, jo mocis jau ir prasītē un sagaidīs mūs, kā saka, galā. Pilna redzamība, bet laižam. Pildam gan mašīnu, gan kannu un tad jau braucam. Karač, nu, jā, ja kas, esam astartē, šautot sastartē. Skaisti. Nu, grūti iet pēc 3 mēnešu pauzes. Ātrumu saprast toši nav viegli, bet pamazām un būs jau labi. Nedrīkst tādu. Wow! Nu. Visam cits gan. Un tas, ka viņš... Viņam tā mugura patīk, tā mugura tāda taisnība. Nu kā bija? Es troks vispār netur. Vispār. Tātad pirms daudz gadiem štādi tētēts atcad mājās. No, man vēl bija vēl no tāda. Viņš ir tagad tā kā piemiņa rampa trasē. So jā, tas ir vienkārši tā interesants fakts. Tātad kaut kā bišķiņās pabraukāja un tagad arī braucam mājās. Kā bija? Bija priekš pirmās reizes pēc visas traumas, baigi labi, nekāda vaina. Bišķi, protams, jocīgi gan bija, nu, tā nepierast bišķiņ, bet atradīs jau apakaļ un būs labi. Nu, tā kā tā. Jā, nu jau esam mājās kādu laiku, tātad vecgada vakars, jāsagaida tas jaunais. Es domāju, ka šis gads bija tiešām raips, bet visumā noteikti labs. Un
Nu jā, lielāko daļu jau no visiem piedzīvojumiem tāpat var apskatīt, tāpat kanālā. Tā kā ceram, ka nākamais gads būs tieši tikpat interesants un būs atkal ko filmēt un dalīties un ko atcerēties. Pagaidām, laimīgu arī jums visiem jauno gadu!